Kā pareizi noregulēt sēdekli un stūri? Ko nozīmē pareiza autovadītāja sēdēšana? Pareizu sēdēšanu mēs iegūstam pēc diviem pamata parametriem. Tas ir autovadītāja sēdekļa regulēšana un pareiza stūres atrašanās. Un tā, pirmais. Sēdekļa regulēšanu nosaka pēc sajūga pedāļa. Un šeit mēs sāksim ar ļoti svarīgu informāciju iesācējiem. Pats galvenais, strādājot ar sajūga pedāli, ir tas, ka autovadītāja kreisā kāja strādā gaisā. Citiem vārdiem sakot, nospiežot un atlāžot sajūga pedāli, kājas pēdai nekādā gadījumā nedrīkst atspiesties pret automašīnas grīdu, bet ir jākustās kopā ar pedāli. Te pašā laikā pedāli mēs spiežam ar kājas pirkstu spilventiņiem, jeb kājas priekšgalu. Lai būtu ērta darbošanās ar sajūga pedāli, mums vajag noregulēt sēdekli tādā veidā, lai vadītāja kājas izliekums ir neliels un sastāda apmēram 120 grādus. Citiem vārdiem sakot, kājai nedrīkst būt taisnai, tā kā tas pamazina plūstošu pedāļa kustību. Un ir ļoti neērti strādāt ar pedāli, ja kājas izliekums ir pārāk liels. Tas arī ietekmē uz plūstošu kustību, bet arī kāja ātri notirpst un piekūst. Tādu regulēšanu mēs iegūstam pārvietojot vadītāja sēdekli divos virzienos – uz priekšu, uz atpakaļu, uz augšu, uz leju. Uzreiz gribu brīdināt par izplatītu kļūdu, ko dara vadītāja iesācēji, kuri cenšas pacelt sēdekli cik vien var augstu. Tā, lai varētu redzēt motora pārsegu un ceļu. Tas ir absolūti nepareizi. Īpaši, ja tāda sēdēšana traucē pareizi darboties ar sajūga pedāli. Piemēram, pie pārāk augstas sēdēšanas vadītāja kājai ir nepareizs izliekums. Un nospiežot sajūga pedāli, viņa atspiedīsies pret sēdekli un ar to pašu traucēs nospiest pedāli līdz galam. Atgādinu, ka pie ātruma 50 km/h mašīna nobrauc 1 sekundes laikā apmēram 14 metrus, un skatīties uz ceļu 2-3 metrus uz priekšu no automašīnas ir absolūti bezjēdzīgi. Pirms sākt regulēt stūri nepieciešams tikt skaidrībā ar sēdekļa muguras slīpumu. Pareizo vadītāja korpusa stāvokli var salīdzināt ar stāvokli, kad cilvēks sēž krēslā, bet ir cieši piespiedies ar muguru pie sēdekļa. Un nekādā gadījumā nedrīkst būt līdzīgam uz to, kad cilvēks sēž uz krēsla ar taisnu muguru. Sēdekļa muguras slīpums no horizontāla stāvokļa ir jābūt apmēram 120 līdz 150 grādiem. Tagad tiksim skaidrībā ar vadītāja roku pareizo stāvokli uz stūres. Mūsdienīgās mašīnās stūra stāvokli arī var mainīt divos virzienos – uz priekšu, uz atpakaļu, augšā, lejā. Un nepieciešams stūri noregulēt tādā veidā, lai roku stāvoklis uz stūres, ja salīdzina ar pulksteņa rādītājiem, būtu 10 un 2. Bet roku izliekums locītavās būtu apmēram tie paši 120 grādi. Un nobeigumā gribu pievērst jūsu uzmanību uz to, ka pareiza sēdekļa un stūres regulēšana atļaus jums ne tikai komfortabli, bet arī pats galvenais droši vadīt automašīnu.